Veselības pakalpojumu pieejamība ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem ikviena cilvēka dzīvē. Tādēļ, lai par to uzzinātu vairāk, es šodien došos ciemos uz Cēsu klīniku, kas izrādās šogad atzīta par gada slimnīcu Latvijā. Pēcāk viesosimies Līgatnes rehabilitācijas centrā, kur rehabilitācija pakalpojumu klāsts ir patieši plašs. Bet noslēgumā apskatīsim jaunuzbūvēto dienas centru Pērle, kas cilvēkiem ar garīga raksturu un funkcionāliem traucējumiem ļauj daudz veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā. Sveiki, Dace! Sveiki! Esmu Keita. Šodien esmu ieradusies pie jums ciemos uz Cēsu klīniku. Un laikam jau vispār jāsāk ar to, kas tad ir tie pakalpojumi, ko piedāvā Cēsu klīnika? Cēsu klīnika ir neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca, kas nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un papildus tam mēs strādājam arī stacionārā, nodrošinot palīdzību pamatprofilos. Tas nozīmē, ka mums ir iekšķīgo slimību nodaļa, ķirurģijas nodaļa, bērnu slimību nodaļa, un vēl mums ir plaša spektra ambulatorie pakalpojumi, gan speciālistu konsultācijas, gan diagnostiskie izmeklējumi, kurus mēs tiecamies attīstīt pēc iespējas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Tas nozīmē tās lietas, kuras iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt tuvu mājām, lai viņiem nebūtu jābrauc uz Rīgu vai uz kādu citu tālu vietu, mēs nodrošinām šeit uz vietas. Kas tad ir tie pakalpojumi, varbūt, kuri ir primārāki šobrīd, kurus jūs sniedzat tieši šeit iedzīvotājiem uz vietas? Pakalpojumi ir daudz un dažādi, bet varbūt tas viens no veiksmes stāstiem, ar ko mēs gribētu šodien padalīties, ir endokrinoloģiskā palīdzība. Cēsu klīnikā šobrīd sāk darboties ambulatorās endokrinoloģijas centrs, un šo palīdzību mēs cenšamies attīstīt kompleksi. Tas nozīmē, visi tie speciālisti, kas ir nepieciešami, ir pieejami šeit uz vietas. Piemēram, bērnu endokrinologs ir vienīgais Vidzemē, kas konsultē valsts apmaksāta pakalpojumu ietveros. Pieaugušo endokrinologs ir pieejams visu nedēļu, katru dienu. Līdzās viņam strādā diabēta apmācības kabinets ar 2 diabēta apmācības māsām, kuras nevien strādā šeit ar ambulatoriem pacientiem, bet, ja vajag, iet arī uz nodaļām un konsultē tur pacientus, piemēram, jauniegūtu, jaunatklātu cukurdiabēta gadījumā. Un ir arī podologa kabinets. Nesen mūsu komandai pievienojās jau 2. speciālists, līdz ar to 2 certificēti podologi veic ārstniecisko pēdu aprūpi. Papildus tam vēl diagnostiskie izmeklējumi. Mēs veicam ultrasonogrāfiskos izmeklējumus vairogdziedzerim, un par ko ir īpašs prieks pēdējā laikā arī vairogdziedzeru plānveida operācijas, par kurām varēs pastāstīt mana kolēģe, ķirurģijas nodaļas virsārste. Tātad tas pakalpojumu spektrs, es gribētu teikt, ir tāds diezgan plašs. Un lielākoties dažādos gadījumos cilvēkiem nemaz nav jāmēro tāls ceļš uz Rīgu vai uz kādu citu valsts slimnīcu, bet šos pakalpojumus var saņemt patās Cēsu klīnikā. Tā ir, tā mēs cenšamies, jā. Labi, tad iesim tālāk varbūt pie kāda speciālista, kurš vairāk mums izstāstīs, kā sokās vai kā norit darbs viņa kabinetā, lai arī varbūt skatītājiem dot iespēju paskatīties, ka slimnīca varbūt nemaz nav tik tāda biedējoša vieta, bet ka tā varbūt ļoti omulīga un ka te ir patīkami saņemt šos te pakalpojumus. Jā, iesim uz endokrinoloģijas centru. Vēl varbūt izstāsti man un varbūt arī skatītājiem, kas tad īsti ir endokrinologs un ar ko jūs nodarbojaties? Kas ir tas, ko jūs ārstējat? Tā vienā vārdā varētu atbildēt, tie ir hormoni, bet tas ir nepateikt neko, jo hormoni mums ir ļoti daudz, viņi ietekmē visu mūsu organismu. Es pat nevarētu nodefinēt, kas būtu tā viena slimība, ko mēs ārstējam endokrinoloģijā. Endokrinoloģija ļoti plaša, sākot jau no, protams, lielākā daļa mūsu pacienti ir cukura diabēta pacienti, tie ir aptuveni puse vai pat vairāk no visiem pacientiem. Bet, protams, pie endokrinologa griežas arī citu endokrīno slimību gadījumā, piemēram, ir hipofīzes, virsnieru vai dzimumdziedzaru funkcijas traucējumi. Un man jāsaka arī, protams, ka diezgan daudz pacienti arī nāk ar tādām vispārējām sūdzībām, kas nav, nav ar konkrēta slimība, bet viņiem ir kaut kāda sūdzība, un tad mēs kopā meklējam, ir vai nav endokrīns iemesls, tātad vai hormons ir vainīgs pie šīm sūdzībām. Piemēram, viena no tādām biežākajām ir adipozitāte, jeb aptaukošanās bez cukura diabēta.
Noteikti man vēl jāpiemina arī, tātad, kā jau minēju, cukura diabēta pacienti lielākā grupa jau, bet otra lielākā grupa, es teiktu, ir vairogdziedzera slimības. Pacienti ar vairogdziedzera slimībām, jā, tās var būt gan funkcionāls izmaiņas, ka ir izmainīti vairogdziedzera hormoni, bet tas var arī būt strukturāls izmaiņas, piemēram, mezgli, kur bieži vien ir nepieciešama ķirurga palīdzība, lai ārstētu. Jūs esat speciālists, pie kura var pierakstīties jebkurš vai kuram ir nepieciešams ārsta nosūtījums? Pie manis ir nepieciešams ārsta nosūtījums, jā. Tātad vispirms mēs dodamies pie ģimenes ārsta, saprotam, kas var būt tās problēmas vai iemesli, kuriem pašiem netiekam galā, un tad jau tālāk virzamies pie jums, ja ģimenes ārsta nosūta. Jā, tieši tā. Endokrinoloģija ir ļoti plaša nozara. Tā skar visu organismu, tādēļ ļoti daudzos gadījumos, lai kvalitatīvi ārstētu endokrīnās slimības, ir nepieciešami papildus speciālisti, un lielākā daļa no tiem atrodas uz vietas arī Cēsu klīnikā. Ja mēs runājam tieši par diabēta aprūpi, ja, tad tur ietilpst gan pieaugušo, gan bērnu endokrinologs, diabēta apmācības māsas, podologi, arī tiešās pieejamības kardiologs, oftalmologs un neirologs. Ja runājam par vairogdziedzera slimībām, tad man ir ļoti liels prieks, ka komandā ir iesaistījusies arī vairogdziedzera ķirurģa doktora Gabrāne, kuras ļoti augsto profesionalitāti šobrīd papildina arī iespēju ķirurģijas laikā izmantot neiromonitoru. Tas nozīmē, ka šeit tā galvenā priekšrocība Cēsu klīnikā ir tā, ka šie speciālisti ir visi uz vietas un pieejami. Tieši tā, mēs jau esam šeit izveidota komanda, līdz ar to tā sistēma darbojas daudz elastīgāk un vieglāk. Tikko mēs viesojāmies pie doktoras Leldes, endokrinoloģis, un viņi minēja, ka šeit Cēsu klīnikā veic arī operācijas. Un saprot, ka operācijas veic ķirurgs, un tās ir jūs. Es pareizi sapratu, ja? Jā, tā arī ir. Šajā klīnikā to veicu es. Es operēju vairogdziedzerus kopā arī ar kolēģi, kurš man asistē. Šajā vasarā klīnikā iegādājās arī aparātu, kas monitorē nervu, balsenes nervu, kas nodrošina mūsu balsējušu kustības un mūsu spēju runāt un elpot. Un līdz ar to ar šo aparātu operācijas laikā nervu mēs redzam, un viņš tiek saudzēts, lai nebūtu komplikācijas. Vai bez šīm te vairogdziedzera operācijām ir vēl kādas operācijas, kas tiek veiktas šeit patās? Jā, protams, vairogdziedzers ir tikai maza sadaļa visā operāciju jūrā. Ikdienas darbi mums ir dažādas trūču operācijas, cirkšņa, nabas trūces, arī taisno muskuļu diastāzes mēs operējam. Ja? Žultspūšļu operācijas, kolēģis operē arī vēnas, ir daudz, un mīkstu audu dažādi veidojumi, kas tiek arī šeit operēti. Tā kā šis spektrs, cik daudz un dažādas operācijas iespējams veikt Cēsu klīnikā, ir diezgan plašs. Jā, un es nosaucu tikai ķirurgu veiktās operācijas. Vēl ir mums ginekoloģi, otorinolaringologs, traumatologs, kas strādā, tā kā spektrs ir vēl plašāks. Un ja kādam ir šaubas par to, vai operācija ir nepieciešama, var doties pie ģimenes ārsta, kurš visticamāk tālāk nosūtīs pie ķirurga uz ambulatoro pieņemšanu un tiks atrisināts jautājums par operācijas nepieciešamību. Un tas ir svarīgi, jo saulaicīga operāciju plānošana ļauj pacientu pirms tam labāk sagatavot, kā arī šādos gadījumos pacients daudz ātrāk spēj atgriezties ierastajā ikdienas ritmā. Un Cēsu klīnikā ir izveidota arī atsevišķa struktūrvienība – Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas centrs, kur pacienti var saņemt ķirurģisko, traumatoloģisko, otorinolaringoloģisko palīdzību jeb operatīvo palīdzību. Tas ir būtiski, tāpēc, ka mazinvazīvā ķirurģija tas nozīmē maza griezieni, ātras atlapšanas periods, maksimāli saudzīgas metodes. Tie pacienti, kuri ierodas šeit uz dienas centru uz operācijām, jau nākamajā dienā var doties uz mājām, vai, ja tās ir mazākas operācijas, jau tajā pašā dienā uz mājām. Un pie mums brauc pacienti ne tikai no Cēsu novada, bet arī no tālākām vietām, un tādā gadījumā ķirurģijas nodaļā ir iespējams izmantot izmitināšanas pakalpojumu, lai viņiem nebūtu jānokļūst šeit ļoti agri no rīta. Viņi atbrauc iepriekšējā dienā, paliek ērtās vienvietīgās palātās, var saņemt vakariņas un mierīgā garā nākamajā dienā sagatavoties operācijai. Un cita starpā arī ķirurģijas nodaļas pacientiem, kuri nonāk pie mums akūtā kārtā, ir pieejamas pēc remonta ļoti ērtas palātas, gan vienvietīgas, gan trīsvietīgas. Katrā ir sanitārais mezgls, māsu izsaukuma poga. Faktiski viss, kas ir nepieciešams modernai
ārstniecībai un aprūpei. Savukārt vēl viena nodaļa, kas pēc pārbūves darbiem ieguvusi jaunu vizuālo tēlu un arvien paplašina pacientiem pieejamo pakalpojumu iespējas, ir rehabilitācijas nodaļa. Šobrīd mēs atrodamies rehabilitācijas nodaļā, kas ir kā turpinājums tiem pakalpojumiem, kurus mēs jau iepriekš apskatījām. Varbūt tu vari mums ieskicēt, kas ir tie pakalpojumi, kurus šajā nodaļā ir pieejami? Jā, mēs sniedzam ambulatoras rehabilitācijas pakalpojumus un pakalpojumus dienas stacionārā, kas ir pēctecīgi tam, ja ir kāda situācija bijusi stacionārajās nodaļās, vai viņš ir bijis konsultācijā pie ārsta un nepieciešams turpināt. Tad gan bērniem, gan pieaugušajiem, piemēram, pēc ārstēšanās bērnu nodaļā viņš var saņemt turpinājumu rehabilitāciju dienas stacionārā šeit pie mums, mūsu jaunajās telpās. Bet tā, ja mēs konkrēti uzskaitam, kas ir tās, tie pakalpojumi varbūt vai procedūras konkrētāk, kas šeit ir pieejamas? Mums ir multidisciplināra komanda, kas nozīmē, ka ir gan ārsts rehabilitologs, gan fizioterapeiti, ergoterapeiti, mākslas terapeits, uzturterapeits, masieris un ūdensdziedniecības un fizikālās terapijas māsas. Un jaunākais no tiem ir šī ūdensdziedniecība ar zemūdens masāžu un pērļu bandām, kā arī speciālisti apgūst jaunas masāžas tehnikas, un mums ir pieejama relaksējoša galvas, sejas un kakla masāža, kā arī limfadrenāžas masāža. Un patiesībā es saprotu, ka šie pakalpojumi viņus ir vērts izmantot nevis tikai tad, ja ir bijusi kāda iepriekšējā saslimšana, kas varētu būt kā turpinājums, bet ir vērts tos izmantot arī profilaktiski. Jā, mēs aicinām izmantot ārstnieciskās grupu vingrošanas, kas ir darba diena pēcpusdienās 3 reizes nedēļā, kā arī šīs relaksējošās procedūras sava ķermeņa labsajūtai. Un vēl arī jāpiebilst, ka rehabilitācijas telpas pēc renovācijas tiešām ieguvuši ļoti gaumīgu un mājīgu atmosfēru. Šeit klientiem pirms procedūrām ir iespēja pacienāties ar gardu tēju un sajust, ka šeit viņš ir patiešām gaidīts. Skaistā dabas ielokā jau vairākus gadu desmitus klientus uzņem Līgatnes rehabilitācijas centrs. Man ir milzīgs prieks, ka jūs esat nonākusi, manuprāt, Vidzemes zaļākajā un skaistākajā vietā rehabilitācijas centrā Līgatne. Mēs atrodamies Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un tieši tāpēc šī ir unikāla vieta, kur cilvēki var atbraukt un dziedēt savu dvēseli dabas tuvumā un brīnišķīgu speciālistu klātbūtnē. Principā mēs esam plaša profila ārstniecības iestāde. Mūsu galvenā pamatdarbība ir ārstniecības pakalpojumi un medicīniskā rehabilitācija, bet papildus šiem pakalpojumiem mēs arī nodrošinām citu saimniecisko darbību, kas ir daļēji papildinoša, kā piemēram ēdināšana, turisma pakalpojumi, ekskursijas uz Padomju slepeno bunkuru, viesnīca, spā pakalpojumi, un no 2015. gada mums arī ir ilgstošas sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi senioru mājā, kur mums šobrīd mitinās 48 klienti. Tāds ļoti plašs, es teiktu, pakalpojumu piedāvājums. Jā, mēs esam plaša profila uzņēmums, bet tā pamatdarbība mums ir medicīniskā rehabilitācija, un runājot par rehabilitācijas pieejamību, mums ir noslēgts līgums arī ar Nacionālo veselības dienestu, līdz ar to saviem klientiem varam piedāvāt daļēji valsts apmaksātu rehabilitāciju, gan ambulatori, gan dienas stacionārā. Uz šo pakalpojumu gan šobrīd, diemžēl, ir rindas un ir pacienti, kas jau ir pierakstījušies jau uz nākamo gadu, gaida savu rindu, bet tiem, kam šī medicīniskā rehabilitācija ir nepieciešama jau šodien, ir iespēja to saņemt kā maksas pacientam. Un arī šie maksas pakalpojumi mums ir dažāda veida, ir iespēja saņemt individuāli sastādītas programmas vai arī vērtējot klientu vajadzības un spējas un medicīniskās indikācijas vispārēji, kādas ir. Mēs piedāvājam arī jau gatavas programmas. Tās gatavās programmas ir gan dažādām mērķgrupām, gan dažādiem profesiju pārstāvjiem, kā piemēram autovadītājiem, piemēram, skolotājiem ir speciāla programma vai grāmatvežiem. Un tās speciālās programmas, tas ir saistīts ar viņu profesionālo darbību, respektīvi, piemēram, ja viņiem ir ilgstošs sēdošs darbs, vai tam līdzīgs? Jā, tas ir, šīs programmas ir
pielāgotas ar procedūrām, kas orientētas uz konkrētām saslimšanām, kas veidojas tieši attiecīgo profesiju pārstāvjiem. Vēl Līgatnes rehabilitācijas centrā iespējams apmeklēt dažādas spā procedūras. Visiecienītākie un visbaudāmākās, protams, ir ūdens procedūras. Tā ir zemūdens masāža, tās ir pērļu vannas, tā ir šarko duša, kas īpaši patīk dāmām. Tāpat arī limfodrenāžas zābaciņi ietilp šo pakalpojumu klāstā un, protams, masāža. Masāžu veidi mums ir daudz un dažādi. Katrs sev var atrast piemērotāko un vispatīkamāko. Un ja nu sanāk mērot tālāku ceļu uz Līgatnes rehabilitācijas centru, tad šeit iespējama arī nakšņošana. Principā mēs rehabilitācijas pakalpojumus Cēsu novadā neesam vienīgie, kas sniedz, bet mēs noteikti esam vienīgie, kas sniedz šādā multidisciplinārā komandā, kur ir absolūti visi speciālisti pieejami katru dienu pacientiem. Tātad mums ir, katrs pacients tiek izvērtēts atsevišķi, katram pacientam tiek nozīmēti šie rehabilitācijas mērķi. Un tad arī kopā ar pacientu speciālisti strādā, lai šos mērķus sasniegtu. Mūsu komandā strādā sākot no fizikālā un rehabilitācijas medicīnas ārsta, līdz pat dažādu profesiju speciālistiem, kā piemēram fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, deju un kustību terapeits, psihologs, uzturas speciālists. Principā pilna spektra speciālistu klāsta. Pirms 2 gadiem Cēsu novadā tika uzcelts atbalsta centrs Pērle. Šobrīd tas ir lielākais daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centrs novadā un Vidzemē kopumā. Centrs ir veidots cilvēkiem ar invaliditāti un tieši kuriem saslimšanas ir saistītas ar garīgās veselības jautājumiem. Tās var būt cilvēkiem, kuriem ir iedzimtas garīgās attīstības traucējumi un funkcionālie dažādi traucējumi vai dzīves laikā iegūti. Līdz ar to Pērle ir centrs, kur šie cilvēki var būt sabiedrībā, viņi var pilnvērtīgi pavadīt dienu, interesanti pavadīt dienu, jēgpilni pavadīt dienu un draudzēties, kopīgi svinēt svētkus un būt kopā, nevis dzīvot vai nu kaut kur nost no sabiedrības vai ieslēgti 4 sienās mājās. Cik liels pieprasījums šobrīd vispār Cēsu novadā ir šādam te pakalpojumam? Jau sākotnēji veidojot centru, sociālais dienests ir plānojis, kad kopā Pērlē būtu 56 vietas pieaugušajiem cilvēkiem un 10 vietas ikdienā bērniem. Jo mums ir gan bērni, gan pieaugušie. Šobrīd piepildījums pieaugušiem mums vēl nav pilns. Bērniem mēs sniedzam jau 19 bērniem dienas centrā atbalstu, bet pieaugušiem vēl ir vietas un vēl var interesēties, ja kādam tas ir noderīgs, ja viņi redz, ka tas ir vajadzīgs. No tava skata punkta, cik vispār nozīmīgi ir, ka mēs kā sabiedrība šos cilvēkus tiešām cenšamies iekļaut un būvējam viņiem atsevišķu infrastruktūru un radam šo te vietu un telpu? Ja mums šobrīd ikdienā apmeklē centru apmēram līdz 50 cilvēkiem, tad tā ietekme uz sabiedrību ir krietni lielāka, jo katram no mūsu dalībniekiem, kas nāk uz centru, ir ģimenes locekļi. Līdz ar to ikdienā nāk viens cilvēks, bet iegūst visa ģimene, iegūst radinieki, iegūst draugi, jo
ja laimīgs ir vai apmierināts ir šis cilvēks, arī pārējā ģimene un sabiedrība ir daudz apmierinātāka un laimīgāka, teiksim tā. Un otrs ir arī tādā, ja mēs skatāmies arī tādā tīri ekonomiskā ziņā, tad, piemēram, bērni, kuri apmeklē dienas centru, viņi nevar vieni paši pēc skolas pavadīt laiku, jo viņiem ir vajadzīga vai nu aprūpe vai pieskatīšana, bet vecāks var turpināt strādāt, jo pēc skolas bērns pavada šeit, ir pieskatīts. Līdz ar to viņš strādā, viņš ir ekonomiski aktīvs, viņš maksā nodokļus un var sevi arī pilnveidot. Un tāpat arī pieaugušiem, ja līdz šim mums ir bijuši dalībnieki, kuri pamatā pieskatījuši ir vecāki vai kādi radinieki, tad cilvēkam sākot nākt uz šo te centru, tad ģimenes loceklis vai radinieks var pilnvērtīgi pavadīt savu laiku, strādāt vai kārtot savas darīšanas, līdz ar to būt aktīvs sabiedrības loceklis. Un, ja runājam par aktivitātēm, cilvēki šeit nāk un dara to, ko viņi spēja izdarīt. Un viņi rada produktus, kuri pēc tam ir noderīgi kādam citam, izgatavojot dažādas mazākas lietiņas un priekšmetus. Šeit mums ir darbnīcu plāns, tad mums ir 5 dažādas darbnīcas, un te ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Un tad tiek salikts nedēļas plāns, kur katrs dalībnieks, kurā vietā darbosies. Viņiem lielākajai daļai jau ir iestrādājies ritms, kādam vairāk patīk keramikā, tekstilā darboties, kāds vairāk rokdarba darbnīcā darbojās, bet tad saliek pa nedēļu, kurš kurā darbnīcā strādā. Darbnīcas šeit ir patiesi dažādas, un katrs dalībnieks dara tik daudz un tik ātri, cik viņš to spēj. Savukārt ēkas otrā galā laiku liederīgi pavada bērni. Šobrīd mēs esam dienas aprūpes centrā bērniem, un centrs pamatā darbojās skolas laikā pēcpusdienās, tad, kad ikdienā no rīta puses bērni ir skolā vai bērnu dārzos, katrs savā izglītības iestādē, un pēcpusdienās tad viņi dodās uz šejieni, vai nu viņus atved ar specializēto transportu vai kāds asistents, un tad viņi līdz tam, kamēr vecāki strādā, tad viņi atrodās bērnu centrā un darbojās un dara dažādas lietas. Un otrs aizņemtākais laiks bērnu centram ir skolēnu brīvlaikos. Vasaras 3 mēneši, tad mums te ir pilns 10 bērni, ikdienā audzinātāji vēl darbojās un čum un muģi un skolēnu brīvlaikos arī rudenī, ziemā, pavasarī, un tad ir pilns. Jā. Un tiem vecākiem, varbūt, kuriem ir nepieciešams bērnam šāds centrs, viņi vienkārši jūs uzmeklē, piesakās un tad tālāk visas tās lietas jūs nokārtojat? Tā tas vienkārši notiek? Jebkurā gan par bērniem, gan par pieaugušiem ir tā, ka mēs vienmēr laipni aicināti ik viens pieteikties, zvanīt, ienākt citreiz vienkārši pa durvīm, ja ir kāds uz vietas, kas var veltīt tam laiku, tad var pastāstīt. Var nākt pie mums, interesēties, bet tas pamatceļš, tas dokumentālais ceļš ir savu sociālo dienestu, jo sociālais dienests tad sagatavo dokumentāciju, uzzina, kādas ģimenei un bērnam vai pieaugušiem ir vajadzības, un tad saprot, ko specifiski vajag un kādu nosūtījumu sūtīt uz bērnu. Jā. Ja lai jūs arī saprastu, ko jūs ar šo te bērnu, ko jūs viņam varat likt darīt, vai ne, ko viņš ir spējīgs izdarīt. Un kādas viņam ir vajadzības, ko vai viņam vajag pieskatīšanu, vai viņam vajag arī vai viņš labāk tieši socializēšanos, viņam vajag draudzēšanos ar citiem bērniem, ar ko tad ir vairāk jādarbojās. Un tās visas dažādās pozīcijas jūs arī varat nodrošināt? Jā. Pamatā ikdienā skolas laikā bērni šeit, mēs to saucam tādu kā interešu pulciņi vai brīvā laika pavadīšana, te ir vizuālā māksla, te ir sportiņš viņiem, brīvais laiks tā ir spēļu spēlēšana un tādas lietas. Savukārt, tad, kad jau visu dienu bērns ir uz vietas, tad jau ir vēl dažādākas aktivitātes. Un tāpat mēs strādājam ar bērnu emociju kontroli, ar bērniem, kuriem ir grūtības, piemēram, pat sēdēt pie galda un darīt kaut kādas lietas, kā mēs viņam palīdzam iejusties un būt aktīvam sabiedrības loceklim vai augt par aktīvu sabiedrības locekli. Mana galvenā atziņa pēc viesošanās tik dažādās veselības iestādēs ir skaidra. Pats nepieciešamākais Cēsu novada iedzīvotājiem ir viegli un ērti pieejams gan profilaktiskajos, gan akūtajos pakalpojumos. Tādēļ novērtējiet šīs iespējas un esiet veseli!